Kolēģi, ziņot par likuma projektu, es jau mēģināju ieskicēt priekšlikuma būtību. Varbūt vienkāršākiem vārdiem mēģināšu tad izskaidrot. Un runa ir par publiskiem iepirkumiem, par situācijām, kad valsti vai pašvaldība ir vajadzīgs pakalpojums, prece, un tā sludina konkursus. Un ir gadījumi, kad notiek vienošanās par cenām, par pakalpojumiem, un pašvaldības valsts zaudē miljoniem eiro. Tā ir tā reāla situācija. Tas nav normāli. Tas ir tā kaitīga darbība. Un ja jūs man pajautāsiet, kāda atbildība ir paredzēta tiem, kas veic šo darbību, mana atbilde būs ļoti vienkārša. Nekādā. Mums nav atbildības cilvēkiem par tādām darbībām. Nav. Kas mums ir? Mums ir administratīva atbildība juridiskai personai. Un cilvēki, kas veic šo darbību, viņi var dibināt jaunas juridiskas personas, pieteikties jauniem konkursiem, un, ja izdosies sarunāt, atkal nolaupīt miljoniem eiro. Tā ir tā realitāte. 23. gadā prokuratūra ierosināja situāciju mainīt un paredzēt cilvēkiem kriminālu atbildību. Mēs diskutējam, bija izteikta kritika, ir pilnveidots priekšlikums, kas paredz, ka tie cilvēki, kas veic šīs darbības, tiks saukt pie atbildības. Un loģika ir kāda. Lai sauktu kādu pie krimināla atbildības, ir jāpierāda personas vaina. Tātad priekšlikuma būtība, ja konkurences padome, veicot savu darbību, konstatē, ka juridiska persona ir pārkāpusi likumu, tā piemēro administratīvas atbildības instrumentus. Sauc pie administratīvas atbildības juridisko personu. Bet ja ir pamatotas aizdomas, ka ir cilvēks, kurš ir vainīgs, tā nodot informāciju policijai, prokuratūrai. Un jau policija, prokuratūra strādājot, pārbauda, ir nodoms vai nav nodoma, ir vaina vai nav vainas. Un ja ir vaina, tad ir pamats piemērot sodu. Kolēģi, mēs tūlīt balsosim par vienkāršu jautājumu. Vai atbalstīt kartelistus, noraidot šos priekšlikumus, vai saukt viņus pie atbildības? Lūdzu, pieņemiet pareizu lēmumu.